Šajā video mēs parunāsim par tādu lietu kā bagātība. Jo, viss, kas iegulda jebkādam mērķim, vai tā ir pensija, vai tā ir uzkrājuma, vai vienkārši naudas pēc, grib nopelnīt. Un vai viņi grib būt pārtikuši, vai viņi grib būt bagāti, interpretēt kā gribēt, bet tas fakts ir viens. Un šis mērķis ir, man liekas, universāls, neatkarīgi no laika, no cilvēku un no apstākļiem. Un vai tas ir pašos stingrākajos staļiem laikos, vai tas ir mūsdienās, vai arī tas ir kaut kādā 19. gadsimta beigās tādā mežonīgo rietumu amerikāņu kapitālismā. Nosauciet laiku, ko gribēt, bet vienmēr mūsu tāda ziņa pēc naudas būs nesarājumā mums saistīta. Bet tas, ko katrs ar to domā, es uzskatu, ir pavisam atšķirīgs. Jo es tā tīri subjektīvi gribētu to sadalīt divās lietās. Pirmkārt, daļai tā varētu būt izbēgšana no nabadzības, jeb līdz kaut kāda veida pārticības nonākšanai, kas būtu spēja samaksāt komunālos, neuztraucoties par to, vai pietiks naudu, spēja nopirkt pārtiku, kādu jūs gribat, nevis iet uz ātrākajiem veikaliem un pirkt visu uz atlaidēm, nedomāt par to, cik maksā komunālais, vai nopirkt vismaz kaut kādu mašīnu, kas tev aizdīs no punkta A līdz punktam B, vai kaut ko tādu, kas nodrošinātu tavas pamatvajadzības. Un daudziem īstenībā tas ir liels pašmērķis, lai uz pensiju būtu kaut kāda nauda, piemēram, vai tas, ko es tikko teicu. Un tas ir tagad diezgan viegli noprotams, ja tev jātiek prom no kaut kādas ļoti sliktas situācijas, ka tev ir būtībā jādzinās pēc naudas un jātērē viss savs apzinātais dzīves laiks tikai tāpēc, lai tu varētu nodrošināt savu esošo dzīves ritmu. Jā. Un tas tikai ir pilnīgi loģiski un saprotami. Bet ir arī pietiekoši liela daļa cilvēku, kas grib būt bagāti. Un šeit gan ir tāds daudz interesantāks izpētes objekts, jo jūs uzdodat jautājumu, kas ir tāds, ko jūs gribat, kad jūs gribat būt bagāti. Un šeit visdrīzākais nebūs tas pamatvajadzība apmierināšana, par ko es tikko runāju. Jo bagātība jau tu būtībā ietver to, ka tev par to nav jādomā. Un ja tu gribi būt bagāts, tad visdrīzākais tu gribi sev lietas vai apstākļus, kuros tu pašās pamatos pacels savu statusu. Te nav runa ne par to, ka tev ir nauda komunālajiem vēdienam, bet tev ir runa par to, ka tu gribi labu mašīnu, kaut kādus ļoti ekskluzīvus ceļojumus, dārgas drēbes vai kaut kāda veida aksesuārus. Un aksesuāri būtu var sievietēm rotaslietas vai somiņas, vīriešiem tur var būt pulksteņi, tur citiem var tās būt gleznas vai zirgi vai kaut kādas citi tur vec kolekcijas vāzes vai servīzes vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Un šīs lietas pašā pamatā ir domātas, lai tu sevi vai piesaistītu konkrētam statusam, vai arī kaut kādā veidā tu atšķirtos. Un tas būtībā nozīmē to, ka tu vienkārši gribi būt labāks nekā pārējie. Tāda ir bagātības pamatdefinīcija. Un te ir tā viena problēma, kad cilvēki parasti saka, visiem vajadzētu, visi būtu spiest, es drīzāk teiktu tā, ir kaut kādi visādi self-help un wealth coach, kas teikt, ka visiem ir pienākums vismaz 20,000 mēnesī, tāpēc, ka visi ir tiesīgi dzīvot kaut kādu dzīvi, par ko jūs sapņojat. Bet redziet, te ir milzīgi tāda loģiskā spriestspējas kļūda jau pašā sākumā, jo visas tās status lietas, par ko es tikko runāju, par ko visi coach stāsta, būtībā ir radīts tikai vienam iemeslam. Viņas ir radīts tam, lai jūs atšķirtos no pārējiem. Bentley's ir Bentley's, un viņš maksā nevis 25,000 eiro, bet aptuveni 300,000 eiro. Tāpēc, lai viņš būtu pieejams tikai ļoti, ļoti, ļoti mazai daļai sabiedrības, un tas jūs atšķirs kā status simbols. Tieši tāpat ar uzvalkiem pa 5,000 vai kaut kādām dārgām kleitām pa 20,000. Viņas ir vajadzīgas tāpēc, lai jūs varētu pateikt, ka jums ir kaut kas tāds, kas lielākajai daļai nekad nebūs. Un ja viss pēkšņi sāk pelnīt 20-30,000 mēnesī, guess what? Šāda tipa lietas būtu proporcionāli dārgākas un atkal nepieejamākas. Un ja jūs aiziesiet un ja visi pēkšņi varēs atļauties nopirkt dzīvokli mūsu gadījumā Klusajā centrā vai Jūrmalā, guess what? Ja visi pelnīs nevis nepilnu 1000, bet 30,000, šīs īpašuma cenas paliks proporcionāli dārgākas. Īstenībā šādu piemēru jau mēs varam novērot tādās vietās, kur koncentrējas ārkārtīgi liela bagātība.
tas var būt Monako, tā var būt Singapūra, tas var būt Los Angeles, daļa Miami, daļa no Ņujorkas, visādas piepilsētas blakus Ņujorkai, tāda kā Hamptons un Greenwich, Connecticutā. Mūsdienās kaut kāda daļa arī Dubais un vismaz pirms kara arī Maskava. Nu, kas tur bija īsti tāds ievērības cienīgs, tas, ka tur koncentrējas ļoti daudz bagātu cilvēku un līdz ar to tādas elementāras lietas kā neskaitāmas, lai reizes augstāk. Piemēram, jūs salīdzināsiet tur Ņujorkas īres cenas mašīnā Ņujorkā, teiksim, 70. gados un šodien pret to algu, kāda ir vidēji Ņujorkā. Jūs redzēsiet to, ka tas ir mūsdienās aizies kaut kādā absurda līmenī. Un cilvēkiem pie tādas naudas, kad viņiem jau ir vairāk miljonu gadā, viņiem jau vairs neinteresē mašīnas, tāpēc, ka mašīnas ir visiem viņu sociālajā grupā, un viņiem vajag kaut ko citu, kas pacelt viņu statusu. Un tad mēs redzam, nu tas ir ļoti izteikts Amerikā, kur ir vēsturiski visvairāk naudas, un pagaidām arī ir, ka, piemēram, ja Latvijā skaitās laba māja 2-3 miljoni, piemēram, tur Jūrmalā vai Pierīgā, tad Amerikā viņi ir aizgājuši līdz tam stāvoklim, kad tu var nopirkt penthausu droši, kas ir dārgāks par 50 miljoniem, un privāta mājas var maksāt vairāk kā 100 miljonu. Un kā jūs domājat, tā privāta māja būs, jums nodrošinās kaut kādā ziņā labāku dzīvi, vai jums būs tur vieglāk gulēt? Nekā, nu, ja privāta māja, kas maksās 100 miljonu, nodrošinās jums labāku dzīvi nekā privāta māja, kas maksās 10 miljonu, vai es domāju, ka tur ir kaut kāda ērtāka gulta vai labāka vannas istaba vai kvalitatīvāka virtuve, no es stipri šaubos. Tā nauda vienkārši tiek iztērēta tikai tāpēc, ka jūs varētu pateikt, ka jums viņa tāda ir, un jūs atšķirat sev no pārējiem. Un tāpēc, ko es ar šo visu gribu pateikt? Ja jūs domājat par bagātību, jūs visdrīzākais mānat sevi, jūs domājat, ka jums vajag naudu, jums vajag status, kas jūs atšķirat no pārējiem, un jūs apsēst ar to status, un tas ir visdrīzākais jūsu pašmērķi, jūs paši to nezināt. Tāpēc jums vajag sievietēm vajag dārgas kleitas, somiņas un aksesuārs, vīriešiem vajag dārgas uzvalkus, un visiem vajag dārgas mašīnas, dārgas ceļojumus, dārgas mājas. Un tas ir pavisam normāli, jo es uzskatu, ka es arī neesmu labāks. Es uzskatu, ka es esmu upuris tām pašām cilvēku vājībām un kaislībām, un es neesmu pārliecināts, ka es viņus varu kaut kādā veidā iegrožot vai kaut kādā ziņā izslēgt viņus. Es nebūtu tāds neesmu, tikai es ceru, ka tās manas tieksmes neaizvedīs man kaut kādā vājprātā, kad tas pats status kļūst par pašmērķi. To gan es nekad negribētu attiecībās uz sevi, lai es būtu kaut kāds akls, stulbs status sekotājs, un man tas kļūtu savādāks nekā kaut kas cits. Ja ir nauda forši, tērē viņu kā grib, par to nav problēma, un ja tev motivē dārgas mašīnas un tam līdzīgas lietas, es tur nekā slikti nesaskatu, jo tādi mēs esam kā cilvēki. Bet, darīt lietas, kas tev riebjās, pelnīt naudu veidos, kā tev tas nepatīk, lai tu tiecies ar cilvēkiem, kur tev nepatīk, tikai tāpēc, lai tu atstātu uz to iespēju. Kā jau teikt, daudzās filmās un daudzos klasiskos darbos, tas nav pats labākais veids, kā dzīvot. Bet, ne man kā tiesāt, ne arī šis kanāls ir domāts tam, lai kādam iestāstītu kaut kādu patiesību. Bet es to gribu pateikt, ka, ja mēs domājam par naudu, visdrīzākais mēs domājam divas lietas. Vai mēs negribam būt nabadzīgi un sasniegt kaut kādu noteiktu veidu pārticību, kurā mēs jūtamies kaut cik komfortabli. Kas tā kā iespējams visiem, un 20. gadsimtā rietumu pasauli, īpaši Eiropa un Amerika, lielā mērā ir atrisinājis to problēmu, jo salīdzinoši ar 20. gadsimta sākumu šeit nav ekstrēma nabadzība, nepieejamība medikamentiem, un mums nav jādzīvo pārapdzīvotās mājās, kā tas bija pirms 100 gadiem. Un tas ir viens. Otrs ir tas, vai visi ir bagāti. Kā es teicu, bagātība nav runa par to, cik tev naudas ir, bet vai tev ir vairāk naudas nekā kaimiņiem. Jo bagāts savā terminā nozīmē to, ka tev ir vairāk nekā citiem. Un ja mēs maģiski paceltu visiem algu no nepilnu 1000 līdz 30,000, neviens nekļūt bagāts, jo vienkārši tas 30,000 būtu vidējais ienākums. Un visi Bentley un visi pārējais, ko cilvēki asociē ar bagātību, viņi to nedabūtu. Nē. Vienkārši tas Bentley's būtu proporcionāli dārgāks. Tā tas ir iekārtots. Un tāpēc atšķiriet šīs divas lietas un saprotiet, kas ir vajadzīgs iepriekš jums, jo iespējams varbūt jūs tērējat laiku uz lietām, kas īstenībā neatbildēs uz tiem jautājumiem, kas jums patiesībā ir svarīgi. Bet ne man par to spriest, jo mēs visi esam mūsu vājību un mūsu kaislīgu upuri, un mēs melējam sevi, ja mēs domājam, ka mēs tos varam izdzēst. Tā kā šis pusfilozofiskais video varbūt iedod mazliet savādāk skatījumu. Tā kā līdz nākošajam video.